Čau! Vai tu vēlies uzzināt vairāk par barikādēm? Tad noskaties šo video līdz galam! Šogad atliek 34 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai aizsargātu Latvijas brīvību. Barikādes ir kļuvušas par valstiskās neatkarības un demokrātijas simbolu. 1991. gada janvārī notika Latvijas neatkarības pretinieku mēģinājums apturēt neatkarības atjaunošanas procesu un gāzt Latvijas Republikas likumīgo varu. Latvijas neatkarība tika zaudēta Otrā pasaules kara laikā, kad 1940. gada laikā Latviju okupēja PSRS. Līdz ar to Latvija vairs nebija brīva valsts, un cilvēki dzīvoja zem padomju režīmu, kas piedāvāja citu ideoloģiju un izmantoja citas represijas. Tomēr tas nespēja apturēt Latvijas cilvēkus, kuri ilgojās pēc brīvības un neatkarības. Kad PSRS veica dažādas reformas, cilvēki toties sāka aktīvi cīnīties par savu neatkarību. 1988. gadā Latvijā, Igaunijā un Lietuvā izveidojas tautas kustības, kas pieprasīja atjaunot šo valstu neatkarību. Latvijā tā bija Latvijas Tautas fronte, saistināta LTF. Šī kustība vienojās un sāka strādāt kopā. Viens no lielākajiem un spilgtākajiem notikumiem bija Baltijas ceļš. Vēlāk notika vēlēšanas, kurās valsts kustības uzvarēja. Latvijas Latviešu Tautas fronte ieguva lielāko balsu skaitu. 1990. gada 4. maijā pieņēma neatkarības deklarāciju, kas atjaunoja Latvijas brīvību. Taču pat pēc šīs uzvaras Latvijas neatkarība nebija garantēta. PSRS centās neatzīt šo deklarāciju un vēlējās saglabāt kontroli pār Latviju. Pēc deklarācijas pieņemšanas Latvijas neatkarības pretinieki mēģināja izmantot spēku, lai atjaunātu padomju varu. 1990. gada beigās tika izveidota organizācija, kas centās šķelt Latvijas sabiedrību un radīt spriedzi starp latviešiem un citiem cilvēkiem, kas dzīvoja Latvijā. Tomēr cilvēki, kas gribēja brīvu Latviju, nepadevās. Viņi turpināja cīnīties, un pēc dažiem gadiem, 1991. gadā, Latvija kļuva pilnībā neatkarīga. PSRS Baltijas valsts neatkarību atzina tikai brīdī, kad faktiski bija slapījusi pēc 1991. gada augusta puča Maskavā. 1991. gada barikāšu notikumi bija viens no Latvijas neatkarības gūšanas simboliem. Pēc neatkarības atjaunošanas tiek rīkoti plaši daudz barikāšu notikumu tiek Maskavā. Barikāšu dalībnieku piešķirtas barikāšu dalībnieku vienības dzīves. Kopš 2001. gada Kalnu iela 3 Rīgā bija atvērts 1991. gada barikāšu muzejs. Darbojas 1991. gada barikāšu dalībnieku biedrība. Plaša sabiedrības iesaiste novērsa tobrīd visnopietnāko mēģinājumu gāzt likumīgi ievēlētās un apstiprinātās Latvijas Republikas varas struktūras. Sava nozīme bija arī starptautiskās sabiedrības reakcija. Neraugoties to, kā starptautiskās sabiedrības uzmanība bija pievērsta kārdarbībai Kuveitā un Īrakā, Rietumvalstis nepārprotami brīdināja PSRS vadību, ka vārdarbība Baltijā ievērojami sarežģīs PSRS starptautiskās pozīcijas. Tajā pašā laikā barikāžu notikumi skaidri parādīja, ka PSRS negrasās atzīt Baltijas valstu neatkarību un ir gatava cīņā par kontroles saglabāšanu Baltijā izmantot arī vārdarbīgas metodes.